uzticēties vienam vārtsargam, Ventspils tomēr mainīja uzsvaru. Šeit skaisti Turkovs nomet bumbu Kozlovam, Kozlovs sit garām vārtiem. Nu, labi, Ventspilnieki iesākuši maču. Ir tāds, ka laukums nav no labākajiem un izspēlēt ir grūti. Nu, grūti teikt, kurš tur buržumā uzsit ar galvu, jebkurā gadījumā šķiet bumba trāpīja arī vēl kādam un bumba nobremzējās un bumba lidoja visai lēni vārtu rāmī un, protams, tādas bumbas Meļičenko problēmas nesagādās. Nu, šeit Vaičulis izspēlē pārdroši, pamet tālu vārtus. Turkovs sit bumbu soda laukumā, nu, tur aizsargi aptur, bet šeit interesanti nogriežās bumba no kājas Mihaģukam un bumba lido viņa vārtos. Nu, Vaičulis nospēlē Ričam, lai piesac Žigajevu. Žigajevs ir ārpus soda laukuma, viņam soda laukumā nav ko darīt, bet viņš gaida. Un bīstams sitiens no vārtu līnijas izsit Rečīckis bumbu. Labākā iespēja kļūdās Tarasovs. Savens ar bumbu, Savens piespēlē Gaļkevičam, Gaļkevičs tālāk sodlaukuma vidu un iespējīgs daudzai Kļuškins, vai būs pie bumbas. Un šķiet, ka Meļičenko viņu nogāž. Nu nē, tomēr nē. Tiesa strāda, ka būs tikai stūras. Izpildīja 3 rezultatīvas piespēles vienā mačā. Un, kas pats interesantākais, tad tagad pēc 6 kārtām. Un tagad Abdultofiks skrien pretī bumbē, Vaičulis neapdomīgi pamet vārdus un 1-0. Jā, 1-0 Abdultofiks rezultātu atklāja, tomēr nav 0-0 pret pirmā puslaika 44. minūtē. Ventspils atklāja rezultātu. Kļūdījās, manuprāt, arī Artūrs Vaičulis pameta vārtus. Abdultofiks bija pirmais pie bumbas, iekrita Rīgas Daugavas futbolista aizsardzībā un ielaiž tikai 2. vārdus sezonā. Ventspils pelnīt izvirzās vadībā, patiešām bija labāki Ventspilnieki visa pirmā puslaika garumā. Vēl jau interesantāks futbols mūs gaida 2. puslaikā. Rīgas Daugava ir nostādīta nepatīkamā. Soda nevis apzināta rupja, bet tā, ka toreiz bija viegli spēlē no Frievu. Tagad ar bumbu Grebis nav aizmuguris. Sitiens vārtu rāmī, pirmā Grebi aktivitāte. Abdultofiks apzoka Čanovu, bīstami Abdultofiks ielaužas soda laukumā, sit, tiek bloķēts. Nu, rīdznieki tiks galā. Jā, ka Čanovs ļoti neveiksmīgi atdot bumbu Žigajevam, Žigajevs sit. Un ļoti bīstami varēja būt 2. vārkam. Neveiksmīgi, bumba pie Rīgas Daugavas ar bumbu. Tamušaus stautietim Savenam. Savens nospēlē ļoti rupjiem, būs zeltainā kārtīte. Uzreiz sarkanā kārtīte. Nu, tas ir liels pavērsiens. Nesen stāstīju, kā Frievs neizceļas ar dramatiskiem lēmumiem un nav bijis viņam sarkano kartīšu, bet tagad 2. puslaika 17. minūtē Frievs, patiesībā diezgan negaidīt parādu uzreiz sarkanā. Tas pats Roberts Freidgeims aizsargs. Diez vai aizsardzības četrnieks tiks jauks šādā situācijā. Oļegs Žatkins. Un tagad iespēja Ventspilī sitiens no distances, bet Vladislavam Kozlovam sitiens nepadodas, bumba lido ļoti lēni un uz tālo stabu. Un labi, tur uzvarēja Gais Divciņu Ventspilnieks. Kaspars Dubrē nemaldos. Ja būtu bumba un rāda sevi no labās puses. Diezgan labi spēlē, manuprāt. Tikko pirms tam redzējām, Abdultofiks nedaudz par daudz tēlo, patiešām tagad ļoti neliels kontakts bija, viņš nokrīt, bet šeit ļoti labs sitiens izdarījis kādu sitienu. Es arī, ja godīgi, nemaz tik labi neatceros arī sitienus garām. Nu, te, manuprāt, bija pārkams pret Kozačuku, tiesas nefiksē, bumba gan paliek Rīgas Daugavai, nu tagad gan ir sitiens Borovskim. Borovskis sit, tika pie sitienība tikai pēc pirmās kārtas. Nu jā, arī meloju, atceros tagad 2. kārtā arī Ventspils uzvarēja Daugavas Daugavu 4-3 un to brīdi bija bīstami vārdu pārliktis un Grebis sit ar galvu garām. Kāds par iespēju bija Rīgas Daugava izlīdzināt rezultātu? Fantastiski. Kompensācijas laika 3. minūtē. Tāls sitiens, nemanīja, kurš tas bija, kas sita, nevar būt, ka Čanovs, bet bija Rīkušets, bumba lidoja tālāk un Ventspils ir ļoti tuvu, lai gūtu šo 1-0 svarīgo uzvaru un kļūtu par virslīgas līderi. Un tā arī būs, tagad kļūdās Rīgas Daugavas aizsargs un Ventspils jau var sākt svinēt uzvaru. Pārliknis Rīgas Daugavai bija, bet uzvara būs Ventspilī. Apsveicam kurzemniekus, apsveicam Ventspils komandu ar svarīgu uzvaru 1-0.